Edvards Ratnieks, 35 gadi Latvijai kopš neatkarības atjaunošanas. Edvard, kas ir lielākie tavuprāt izaicinājumi šobrīd mūsu valstī? Jā, šobrīd sanāk tā, ka mums būtībā Latvijai ir jāspēj pastāvēt par sevi, par savām lietām, par saviem iedzīvotājiem, par savu latviskumu, par nacionālo stāju. Un patiesībā tas nav mainījies visus šos gadus kā prioritāte. Mēs to redzam, ka šī prioritāte tikai pieaug. Mēs redzam, kā tiek pieņemti lēmumi par to, ka tomēr it kā ar Krieviju nesadarbojas, bet tāpat laikā kaut kādus ceļus nenogriež. Nemitīgi ir šis imigrācijas jautājums, viss, kas ir pacēlies saistībā ar drošību. Tās, man liekas, ir tās lietas, kas šobrīd Latvijai ir ļoti būtisks. Bet jāpiemina, ka man ir šobrīd 36 gadi, tā kā man nereti kādreiz komentāros raksta, bet kur tad jūs bijāt 35 gadus? Tad es parasti mēģinu atbildēt, man šobrīd ir 36, un es daru vislabāko, ko vien varu izdarīt. Jā, tas ir būtiski, mums ir sava valsts, un tā ir milzīga vērtība. Ir daudzas tautas pasaulē, kurām nav nemaz savas valsts, un mums ir iespēja kopt savu Latviju, savu kultūru katru dienu. Karš Ukrainā parādīja Krievijas īsto seju. Ja vēl rietumiem bija kaut kādas ilūzijas par to, kas ir Krievija, tad tas pilna mēroga karš 22. gadā tomēr norāva pēdējās maskas. Tikai absolūti adepti vēl skatās Kremļa virzienā. Vai tas dod mums kaut kādu tādu lielāku brīvību sakārtot savu Latviju šeit šobrīd, tieši nacionālajās lietās? Jāsaka godīgi, tā problēma ir tāda, ka ne tikai Latvijai, ne tikai tās acis atvērās pārējai pasaulē, bet, diemžēl, lielam vairumam šeit Latvijā. Un tas ir tas paradoks, jo Nacionāla apvienība vienmēr ir teikusi, ka Krievija ir problēma un drauds. Izrādās, ka bija nepieciešams karš, lai arī citas politiskās partijas pēkšņi saprastu, ka tomēr par nacionālajiem jautājumiem ir ļoti būtiski uztraukties un domāt. Es teiktu tā, ka ļoti daudzas lietas mēs esam jau sakārtojuši šobrīd šī iemesla dēļ, ka pārējie varēja, pārējie bija vai nu spiesti nobalsot par mūsu iniciatīvām, vai arī sabiedrība ļoti uzstāja uz to, un līdz ar to būtībā Nacionālās apvienības idejas ieņēma tādus lēmumu pozīcijas. Praktiski mēs esam Rīgā tikuši ar dažādiem pagātnes rēgiem galā. Tāpat, vēl tas vēl jāpadara, bet tas, lai paliek tad uz nākamo sasaukumu, tā pati Krievu valodu pilsētvidē mēs redzam, kas ar to notiek, mēs redzam, kas ir ar šīm pilsētas centrā, kad notiek pasākumi, kāpēc tie vēl nenotiek visi valsts valodā, ja? Ne pilsētas organizēti, bet privātpersonu organizēti. Manuprāt, ir lietas, kuras vēl mums ir jāsakārto, lai savu nacionālo stāju, lai savu drošību vairotu, un esmu pārliecināts, ka mums tas izdosies. Jautājums ir vienīgi tāds, vai nebūs atkal tādi spēki, kas īsti līdz galam negribēs to pieļaut un taisīs visādas šādas bremzēšanas akcijas. Par tiem lielajiem izaicinājumiem mēs Rīgā redzam aizvien vairāk, īpaši Rīgā, varbūt pārējā Latvijā netik ļoti, mēs ārkārtīgi daudz redzam migrantus. Jā. Migrantus no Indijas, Pakistānas, kas varbūt nav tik bīstami Latvijas identitātei, bet mēs ārkārtīgi daudz redzam cilvēkus no bijušajām padomju republikām. Un Centrālā Āzija konkrēti, Uzbekistāna un tās valstis, kas tur ir blakus, tās ir absolūti rusificētas valstis, kas ir bijušas kopš viņi ieguva neatkarību arī tāpat kā mēs, bet tur Krievu valodas loma ne brīdi nav mazinājusies. Tur Krievijas impērija izdarīja to, ko viņi gribēja, proti uzspieda šo te Krievu valodu sadzīves līmenī, izspiežot uzbeku valodu ārā, plus tās ir, tomēr, lielā mērā arī ļoti nedemokrātiskas valsts, viņi nezina, kā dzīvot brīvībā. Ko šādi cilvēki var iedot Latvijai bez tām lētajām darba rokām, kas atņems mūsu darbu? Es uzskatu, ka imigrācija absolūti nav nekāds risinājums ekonomikas problēmām. Mums ir jāskatās uz robotizāciju, mums jāskatās uz mākslīgā intelekta iespējām, lai mazinātu nepieciešamo darba roku vai kādu citu darbu, kur ir nepieciešama cilvēku klātbūtne vajadzību. Un otrkārt to atrisinās šī pasaules tehnoloģija izaugsme.
Es saredzu, ka Rīga ir tehnoloģiju pilsēta. Es saredzu, ka tā ir inovācijām, bet es neredzu imigrāciju kā kaut kādu risinājumu. Absolūti nē, tas ir drīzāk tā, ka mēs par savām lietām varēsim sākt pēc kāda brīža aizmirst, jo šīs te kultūras viņas neiedars ne mūsu platumgrādos, ne mūsu domāšanas stilā, ne mūsu uzvedībā, ne tajā visā, kāds ir tā mūsu dzīves uztvere. Nu, manuprāt, mums ir jāsargā mūsu pašus, un veids, kā sargāt, ir nepieļaut imigrāciju. Mēs redzam, kā nepaiet daudz gadu, kā citās Eiropas valstīs, tas ir aizgājis vienkārši pa tādu diedziņu momentā izpleš šī problēma arvien plašāk un plašāk. Nu, līdz ar to jādara viss iespējamais. Ko mēs esam darījuši jau šobrīd? Kad es biju mēra pienākumu izpildītājs, tad es sasaucu pie sevis gan robežsardzi, gan valsts policiju, gan pašvaldības policiju un risinājām šos jautājumus ar imigrācijas kontroli saistībā, piemēram, ar reidiem, kas notiek pilsētā. Tā situācija tāda, ka aptuveni 5% tika secināts, ka atrodas šeit nelegāli. Un šeit ir viena liela nianse. Iekšlietu sistēma par nelegāliem imigrantiem uzskata tikai tos, kas ir šķērsojuši robežu nelegāli. Un tad viņi paši pinas šajos definējumos, jo manā ieskatā nelegāli uzturas arī tas, kuram ir beigusies uzturēšanās atļauja, vai mācību, vai darba atļauja, bet tā ir beigusies, un līdz ar to šie cilvēki šeit atrodas nelegāli, jau tajā mirklī, kad šī atļauja beidzas. Bet kas notiek tālāk? Nevis tiek izdarīts viss, lai viņš aizbrauktu, tas cilvēks, bet tiek izdarīts viss, lai viņš dots laiks, vai mēnesis, vai cik tur, lai vēl viņš atrastu legālu iespēju šeit uzturēties. Līdz ar to mēs esam tik ļoti pretim nākoši šim visam, ka pilnīgi slikti paliek. Manuprāt, tā tam nav jābūt. Šeit ir mūsu noteikumi, šeit ir mūsu valsts, šeit mēs diktējam savas lietas. Jā, šeit ir mūsu zeme vienīgā vieta pasaulē, kur mēs, latvieši, varam justies kā mājās, un mums nav jākautrējās būt, jo šī brīvība ir 18., 19., 20. gadā ar asinīm izcīnīta. Mums nav jāatdod sava zeme, sava teritorija un savas tās tiesības būt par saimniekiem savā zemē. Rīgā līdz ar šiem migrantiem, kas ir pārsvarā islāmticīgie, sākas runas par to, ka Latvija ir uz kristīgām vērtībām balstīta valsts. Sākas runas par to, ka vajagot mošejas. Mošejas izmainīs visu šeit. Tātad viņi iezīmēs oficiāli sevi kā šeit bez mazvai līdzvērtīgi saimnieki. Mošejas, ko rāda Eiropas prakse, kamēr ir vienkārši imigrācija, tikmēr tur veidojas tādas pulcēšanās vietas, veidojas kādas tādas ne tādā veidā, kā, piemēram, tas notiek ar šādu reliģisku būvi. Kad būs šāda reliģiska būve, tad tas ir skaidrs, ka tad nostiprināsies vēl vairāk šīs visas kultūras, un līdz ar to būs vēl vairāk problēmu. Tas mūsu mērķis ir pirmkārt samazināt imigrāciju, otrkārt nepieļaut mošeju. Jo, ja būs mošeja, tad imigrācija vēl vairāk uzlabosies, vai ne, pēdiņās. Tā kā līdz ar to mums to nevajag darīt. Vēl arī mums varbūt vajadzētu tādā jau valstiskā līmenī, kas, protams, ir ārpus pašvaldības kompetences, arī daudz stingrāk kontrolēt jau izdotās tās atļaujas, kas ir, vai šie cilvēki reāli dara, vai viņi reāli mācās. Daudzi vienkārši fiktīvi mācās un reāli strādā šeit, iebraucot ar šīm te studentu vīzām. Un otra lieta, protams, ir varbūt vispār daudz mazāk izsniegt šādas te vīzes. Pilnīgi piekrītu, vajag samazināt šo vīzu izsniegšanu. Otrkārt, tiem, kam tās ir beigušās, vajag automātiski dzīt mājās šos cilvēkus. Un vēl kas ir svarīgi, lai šīs te vīzas tiek kontrolēts arī šis te pats pamats, kāpēc uzturas, vai ne? Jo, iedomājieties, ja tikai 20% pabeidz mācības, tā tad viņi nav atbraukuši šeit studēt. Ja? Lielais vairums, tā kā viņi nodarbojas ar kaut ko citu. Viņi izmanto iespēju iekļūt Eiropas Savienībā un tādas lietas.
šis lielais karš ir parādījis, ka mums no Krievijas ir jānorobežojas, cik vien mēs varam visos līmeņos, kultūras līmeņos, izglītības līmeņos un visur pārējās. Ko darīt ar robežu Latvijas un Krievijas? Nacionālās apvienības stingra nostāja ir tāda, ka nekāda tirdzniecība ar Krieviju nedrīkst būt. Ne pa sauszemi, ne pa gaisu, ne pa dzelzceļu. Es uzskatu, ka šie robežu punkti ir jāslēdz un būtībā varētu būt tikai viens veids, kā šķērsot robežu, tas ir braukt uz Krieviju. Bez iespējām atgriezties? Jā, vienā virzienā. Paldies, Edvards Ratnieks, Nacionālā apvienība.